Sveiki, novadnieki! Mani sauc Igors no 8. saraksta. Pēc izglītības es esmu hidromeliorators. Un vairāk vai mazāk visu savu mūžu arī strādājis, jo vecākiem bija attiecīga profesija. Un tātad šajā profesijā esmu strādājis ar pārtraukumiem gandrīz visu savu mūžu. Tātad es šo lietu pārzinu ļoti profesionāli. Pēdējie 2 gadi mūs ir drusciņi lutinājuši, viņi bija sausi, bet principā Latvijā ir nokrišņu vairāk kā nepieciešams. Jūsu priekšā ir viena skaista hidrotehniska būve. Aizsprosts, Hēsiņš, tā teikt, tikko beidzās milzīgās lietuvas, šeit skaisti var redzēt, kā tas viss darbojās, bet ne par to. Tātad šī vieta ir jāsakopja, ja? Tātad redzam, ka viss ir aizsērējis, pa vidu upei netīrumi, koki, visi vienos dubļos, ja? Tātad nogāzes jānostiprina, šeit visi jāiztīra, koki jānovāc, ja? Visticamākais gultne jāpadziļina, jāizvāc ārā dubļi. Tātad šeit, kā jau es iepriekš minēju, dabas draugu lūgumam varētu atsaukties. Šeit var salikt iekšā, izveidot akmeņu krāvumus. Tie akmeņu krāvumi ir domāti, lai ūdenī ieskalotu iekšā skābekli. Un, ja tas process notiek, tad ūdens ir dzīvs, vesels, foreles sāk augt, ja? un daba attīrās pati. Ja? Tātad šo vietu noteikti mēs sakopsim. Tas ir pats pilsētas centrs. Cilvēki brauc, reku galvenā centrālā iela, ja? Ko viņi redz? Nesakoptu vietu. Ja? Tātad šis ir darbiņš, kas noteikti jāizdara. Līvāna pilsēta pārsvarā, kāda viņi ir, ja? Viņu faktiski izveidoja melioratori kopā ar arī kūdrniekiem. Tātad mūsu novadā ir milzīgas meliorācijas un kūdras industrijas tradīcijas. Bet ne par to. Tātad mēs daudz runājam par ceļu tīklu. Tikpat svarīgs ir šis nosusināšanas tīkls. Lai vai kā var teikt pa Līvāniem, pa novadu, bet mēs esam agrāšs novads. Līvāna pilsēta ir neliela daļa. Pārsvarā ir zemnieki, cilvēki dzīvo laukos, nodarbojās strādā uz zemes. Ja. Tātad, lai to visu labi varētu darīt, tīrumiem jābūt sausiem. Bet pēdējo gadu, teiksim, mani novērojumi rāda to, ka pārpurvojās. Mitrs, tātad vecās drenāžas sistēmas aizsērē, tātad vecā notek sistēma, kas tika izveidota 60., 70., 80. gados. Jā, viņa aizsērē, viņa vairs nespēja novadīt lieko ūdens daudzumu tā kā vajadzētu. Tātad pie šī jautājuma ir jāstrādā tikpat nopietni kā pie ceļiem. Es to arī darīšu. Jā. Tātad likšu sev pieredzi lietā un vismaz sākumā noteikti apzināsim situāciju, cik ir kritiski. Protams, šeit sadarbībā ir valstī, kas apsaimnieko lielās ūdens notekas, bet mums arī pašiem kaut kas ir jādara. Mans plāns un mans ierosinājums ir nopietnāk paskatīties uz šo nozari, ja, uz meliorāciju, uz nosusināšanu, uz grāviem, uz notekām, uz mūsu upēm, lai mēs varētu efektīvi ražot lauksaimniecības produkciju. Tas šodien īsumā viss. Paldies!